Es atrodos Alanijā, Turcijā. Turistu zonā es esmu iekūlusies. Tur apakaļ ir viesnīca, kurā esmu apmetusies. Un te ir tā briesmīgi. It kā viss tā skaisti, visi guļ uz tam tahtām tā. Un es arī domāju, pamēģināšu, ka viss normāli atpūtnieki tā darīt. Un nekā, dzirdu svilpi, dikti viens svilpš man, un kaut ko vicina rokām. Izrādās, kad es ne tajā teritorijā es iegājus, un tie krēsli, tie smalkie baltie, tie nepieder tai viesnicai, un tā man zanāja 2 reizes, kamēr es atradu to īsto vietu, kur es drīkstu gulēt. Un tas ir briesmīgi. No vienas puses, tie lētie lidojumi, viņi ir baigi foršie. Jo tālāk no viņiem var atkal braukt uz citām vietām, bet no otras puses nav tā brīvība. Tev visu laiku kaut kādā rāmī, kāds grib ielikt. Tā kaut kā. Bet ir jau labi, ko Dieviņš dod, tas ir jāpieņem. Es mēģinu būt par turistu, bet pilnīgi idiotiski jūtos. Visi sēž ap tā baseina mālu. Es domāju, gribu tik tā baseinā kārtīgi visām brillītēm izpeldēties zem ūdens. Bet kur tu tur tā līdīs? Viss apkārt skatās, sakrāmējušies. Tas tā ir dabūja kaut kādu tauriku. Un tad sūc un iet, un tad tā guļ un sēd. Baļīni šausmīgi idiotiski, vienkārši idiotiski, bet nekas. Tā arī vajag zināt un vajag tādu pieredzi dzīvē, kā tas ir. Es atradu vēl vienu baseiniņu. Mēģinās tur līst iekšā. Tur mazāk cilvēku apkārt. Milzīgas plantācijas Alanijā ar viesnīcām, viena pie otras, 4 zvaigžņu, 5 zvaigžņu. Cilvēki maksā un atpūšas. Es nesaprotu, ko mūsu Liepāja vēl gaida ar sanatoriju uztaisīt kaut vai slēgto pludmali teritorijā, kur brauc tikai bagāti cilvēki un pelnītu naudas. Es esmu pilnīgi idioti. Un šitās varētu būt dzīvojamās mājas vietējiem cilvēkiem vai īrēšanai. Un diezgan smalkas. Nabagi un te taču nedzīvo. Un es atkal piestāvu šīm puķītēm. Man tā krāsa atkal ir tā, kā vajag.